10. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstos ir 15 Kalniņi, 12 Ozoli vai Ozoliņi, 9 Bērziņi, 7 Eglīši un pa 6 Krūmiņiem, Petersoniem un Jansoniem. Vienādi uzvārdi partiju listēs jau nav nekāda bēda, ja vien tiem priekšā nestāv tikpat vienādi vārdi. Nu kā lai vēlētājs šogad tiek gudrs, kurš no 4 Andriem Bērziņiem viņiem trāpījies pa spalvai? Īpaši vēl tāpēc, ka 2 no viņiem ir vienā Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā - Bērnu fonda vadītājs un bijušais Unibankas prezidents. Izrādās, ka arī pašiem kandidātiem šāda situācija rada nemazums pārpratumu. Tur tāda liela naudas summa man kolēģim bija iekšā un bija pierakstīts Andris Bērziņš ZZS. Un man zvanīja radio un paziņas, saka, vai tu tāds pēkšņi bagāts esi palicis, vai tu nevarētu aizdot, teiksim, no saviem tur 10 miljoniem, cik tur kopā mēs teicam. Diemžēl tā ir kļūda. Tas neesmu es. Piemēram, kādam no Andriem Bērziņiem kaut kur nozog karti, ja? Un tajā pašā laikā, piemēram, kartes nobloķēja visiem Andriem Bērziņiem bez izņēmuma. Tā, piemēram, kādreiz darīja Unibanka, ja? Man tas gadījās kaut kā ļoti neveiksmīgi. Es biju kaut kur ārzemēs, un pēkšņi man atslēdz nobloķēja karti, un man protams, nekādas otras vai trešās kartes nav līdzi, ja? Vispār jau politikā startēt ar Andra Bērziņu vārdu ir izdevīgi. Tā, piemēram, Rīgas domē pagājušajās vēlēšanās tika ievēlēts iepriekš mazpazīstamais Latvijas dzelzceļa darbinieks Andris Bērziņš, kurš startēja ar tālo 59. kārtas numuru, bet cilvēki viņam savilka pāri par 1000 plusiņiem. Uz 10. Saimu pretendē arī 2 Imanti Kalniņi, kas starp citu abi ir mūziķi, un arī Andri Vilki, Jāņa Lējs, Georgija Gorbunovi un Aleksandri Vasiljevi ir dubultā, taču lielākoties viņu partijiskā piedarība atšķiras. Par to, ka uzvārdam ir liela nozīme, var pārliecināties analizējot kandidātu listēs pievilktos plusus un svītrojumus. Pieredze rāda, ka nacionāli noskaņotie vēlētāji nelatviskus uzvārdus izsvītro biežāk kā citus. Tā, piemēram, 9. Saeimas vēlēšanās visbiežāk svītroto kandidātu desmitniekā iekļūt citādi mazpazīstamie Ibragīmovs un Jakrins. Arī šogad TB, LNK un visu Latvijai sarakstā ir 2 kandidāti ar slāviskas izcelsmes uzvārdiem. Vairāk vai mazāk pamatotas bažas par vēlētāju labvēlību varētu būt arī viņu kandidātam ar uzvārdu Krievs. Atpazīstams uzvārds jau ir pusi no uzvaras. Tā, piemēram, pagājušajās vēlēšanās Rubika dēlam tika pievilkti vairāk kā 17 000 plusiņi. Varbūt tieši tādēļ šogad saskaņas centra rindās Rubika jau ir veseli 2. Iespējams, ka uz lielāku vēlētāju labvēlību savu interesantā uzvārda dēļ šajās vēlēšanās var cerēt arī Kārlis Lielais, Jānis Precinieks, Alfons Spēks un Laimis Šāvejs.